Sveiki! Mēs esam Palsmanas pamatskolas pašpārvaldes dalībnieki. Šodien ir mūsu pirmais podcasts, un mēs runāsim par ikdienas skolas dzīvi un kā tas ietekmē mūsu mentālo veselību. Pagaidām sāksim ar droši vien skolu pašu. Jā. Mums tika iesniegti daži jautājumi, uz kuriem mēs šodien atbildēsim. Pirmais mūsu iesniegtais jautājums ir, kad būs 5. klases iesvētības? 5. klases iesvētības būs 1. novembrī. Vēl mums tika uzdots, vai būs mūzika starpbrīžos. Un uz to jautājumu mēs prasīsim direktorē. Jā, jo es nezinu, vai mēs esam gatavi ziedot mūsu starpbrīžu, lai liktu mūziku starpbrīžos, kuru tāpat droši vien neviens neklausīsies. Jā. Tālāk ir, daži skolotāji vispār šo atbalsta, bet vai vēlāk varēs nākt uz skolu, lai varētu izgulēties? Un to droši vien, ka tas nenotiks, tāpēc, ka direktori teica, ka viņa negrib pārlikt busiņu laikus, jo tad arī jāpārliek mūzikas skolas un mākslas skolas laiki. Jā, un arī sanāks, ka mēs būsim ļoti vēl mājās. Nebūs laika, kad izmācīties. Jā. Vēl viens jautājums ir, vai būs gulēšanas stunda? Un man par to nav ne mazākās nojausmas. Nesen uzdotais jautājums pašpārvaldē bija, vai mums būs kādreiz garāks starpbrīžs 15 minūtes vai 20 minūtes. Kādas ir tavas domas par to? Manas domas ir, ka pilnībā mums to vajag, un es tam piekrītu. Kāpēc? Tāpēc, ka ilgāk var spēlēt volejbolu, ilgāk var atpūsties no stundām, sagatavoties nākamajai. Jā, bet ja jau tas, kad ilgāk var izgulēties, ja jau tas ietekmē būsiņu laiks, ka garāks starpbrīžs arī ietekmēs, tev vajag arī mazāk stundas. Jā, es pilnībā tam piekrītu. Bet tu nepaspēsi uz eksāmeniem sagatavoties. Paspējuši. Mājā arī var mācīties. Bet ja tu mājā būs tikai 6. Un diena beidzās cikos 12. Tu negulēsi, jā? Skaidrs. Trenēšos priekš nākamās skolas. Manuprāt, nevajadzētu garāks starpbrīžs. Jo ir labāk, kad mēs aizējam mājā un tu vari izmācīties kaut ko pats padarīt, nekā tu sēdi skolā līdz 7 vakarā. Bezjēdzīgi. Garākus starpbrīžus un īsākas stundas. Vai tev patīk iet skolēm pašpārvaldē? Man patīk. Tev patīk? Jā. Kāpēc tev patīk? Jo tu vari sadraudzēties ar jauniem cilvēkiem, tev ir iespējas, un tu vari izdomāt vairākas aktivitātes, lai skolēni varētu vairāk saliedēties un būt draudzīgāki. Kāpēc tev patīk? Ir daudz pieredzes, ir daudz iespējas. Mēs esam aizbraukuši, es pats esmu bijis aizbraucis uz vienu projektu, kas bija Jūrmalā ar vienu vecu kolēģi manējo. Bet tas, manuprāt, bija ļoti forši, bet ļoti patīk ar draugiem saliedēties un skolu padarīt labāku. Tavuprāt, mentālā veselība ir svarīga skolēniem vai nav? Manuprāt, mentālā veselība ļoti svarīga skolēniem savādāk. Ja tev slikta mentālā veselība, tev būs grūtāk mācīties un uztvert, un tev vienkārši būs grūtāk. Bet ja tev ir laba, tad tev būs vieglāk visu izdarīt. Kā tavuprāt, skola ietekmē tavu mentālo veselību? Man šķiet, manuprāt, ka dienā uzdodot vairākus pārbaudas darbus, tas ļoti ietekmē manu mentālo veselību slikto pusi. Bet, ja dienā ir vismaz viens pārbaudas darbs, un es varu sagatavoties, tad nemaz nav tik traki. Jā, no vienas puses ir tādi daži skolotāji, nesauksim vārdā, bet kuri neliek kontroldarbs e-klasē. Jā. Bet, ir tā, bet vispār pēc likuma jau drīkst tikai viens būt kontroldarbs, bet, es šaubos, vai cilvēki ievērotos. Jā, un arī vakar bija vecāku padome, un tur arī runāja, ka nedrīkst dienā būt 2 pārbaudas darbi. Kaut arī, 2 pārbaudas darbi nedrīkst būt, ja tie ir tādi grūti, piemēram, matemātika un krievaloda. Bet varbūt, piemēram, matemātika un mūzika vai vizuālā māksla un mūzika vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas ir savādāk, jo tas būtu diezgan grūti, ja būtu, piemēram, 2 valodas un 1 matemātika vienā dienā. Jo viena jau tikai tiktu ierakstīta e-klasē, nezinātu, kurai labāk gatavoties. Manuprāt, vajadzētu skolēniem dot iespēju redzēt svērtās atzīmes procentuāli, lai skolēni zina, cik daudz gatavoties un cik nē. Jo savādāk ir tā, ka tu gatavojies un tu nezini, ko un cik tev jāgatavojās, jo tu nezini, cik tas kontroldarbs tev ir svarīgs. Jā, bet arī tajā pašā brīdī visi citi, piemēram, uzskata, ka visiem vajag mācīties un viss ir gana svarīgi. Jā, bet, ja ir tāds gadījums, ka, piemēram, teiksim, tev ir 3 kontroldarbi dienā, kur mēs nezinām, tad, ir kā ir.
Jā, bet tādēļ arī vajadzētu pieņemt to likumu, ka nedrīkst tā darīt. Tev ir kādreiz bijis stress skolā? Jā, pārbaudas darba laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka citreiz aizmirstu vielu, vai ir grūtāk, vai tas ļoti ietekmēs man atzīmi gada. Kā tev ir bijis? Nu, ņemot vērā to faktu, man šajā skolā nav nekad bijis tāds liekais stress, bet es gāju mūzikas skolā, un tur jau ir, tur ir daudz savādāk, braukāts konkursiem un viss ieskaits, bet jā. Kā vecāki un skolotāji var atbilst skolēnu stresu situācijās? Vecāki, ja vecākiem nav jāstrādā ilgi, viņi no vienas puses var palīdzēt, varbūt atprasīt kaut ko, piemēram, kontroldarba laikā vai kaut ko, bet ja tas nav dēļ kontroldarba, tas vienkārši dēļ skolas ietvariem vai bērniem, tad var parunāties, bet mūsu skolā piedāvā psihologu, kur tu vari brīvi parunāties katru otrdienu, un nav arī liekts aiziet pie direktors vietnieces parunāties, vai arī pie direktors, ja viņa ir skolā, viņa arī sniedz ļoti labu atbalstu. Un kādas ir biežākās kļūdas, ko skolēni pieļaut cenšoties pārvaldīt stresu? Manuprāt, ir tā, ka skolēni ļoti daudz pieļauj to, ka viņi domā, ka viņi paši var tikt galā ar visu, un tas daudz reizes noiet greizi. Bet, ja tā ir tāda maza lieta, tad jau viss tā kā kārtībā, bet, ja tā kā to ar vairākām lietām reizē, tad, jā, ja tev nesniegs kāds palīdzību, tad iespējams tu būsi vēl lielākā stresā nekā tu sākumā biji. Jā, un atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, kādas tev metodas palīdz nomierināties? Parasti, ja man ir liels stress pirms kontrola darba, es pajautāju parasti kaut kādam draugam, vai viņi ir tā kā sagatavojušies. Ja viņi ir sagatavojušies, tad man droši vien vēl lielāks stress iestāsies, jo es zinu, kad es neesmu mācījies, bet, ja es zinu, ka viņš arī nav mācījies, tad mazāk, jo tad abi divi izskatīsim. Vai tu esi kādreiz izmantojis kādu digitālu aplikāciju pret stresu, kas tev varbūt palīdz šādos brīžos? Es privāti neesmu izmantojis nekādu aplikāciju, bet varbūt citi izmanto. Piemēram, es pat nevaru izdomāt. Mūzika, piemēram, Spotify, kur tu vari klausīties un nomierināties. Un tu esi izmantojis? Es diezgan bieži tagad mācos, vai arī kaut kā mājādara, es arī klausos mūziku, bet man ir parasti uz skolu rokas pulkstenis, man tur ir antistresa funkcija, kuras var ar elpošanu saistīt. Un tam man palīdz nomierināties, bet es bieži viņu neizmantoju. Man nav tādas stresa problēmas skolā bijušas, izņemot varbūt mazajā skolā, tikko sāk mācīties. Tagad pie mums ir ieradusies studijā bioloģijas skolotāja. Labdien! Labdien! Mums skolēni ir uzdevuši jautājumus par stresu, un mēs gribējām jūsu viedokli vai risinājumu pajautāt. Labi. Jā, šeit ir pāris jautājumi, bet sāksim ar vieglākajiem. Kādi jūsuprāt ir stresa cēloņi skolā? Stresa cēloņi skolā. Es pieļauju, ka katram skolēnam tie varētu būt atšķirīgi, jo dažiem skola patīk un citiem skola nepatīk. Tiem, kuriem skola patīk, tiem stress varētu celties no tā, ja viņiem, piemēram, stundā kaut kas neizdodas, vai ja viņiem traucē, vai, notiek kaut kādas tādas lietas. Tiem, kuriem skola nepatīk, tiem stress ir no tā vien, ka viņiem ir jāiet uz to skolu. Viņi aiziet, un viņi visu dienu tā arī pavada. Neruzājot par to, ka viņi šeit negrib atrasties. Jā, es piekrītu. Katrīna, tu esi viena no tiem skolēniem, kuriem patīk iet uz skolu? Nē, man ļoti nepatīk. Un kā tev? Man ļoti patīk, jo es katru dienu varu satikt draugus un spēlēt volejbolu, bet stundas arī nav tik šausmīgas, kā tev šķiet. Bet dažas ir tādas, kādas ir. Manuprāt, es dēļ draugiem varu atnākt uz skolu, bet dēļ mācībām man tas gan nepatīk. Man nav radies tāds iespējas, bet labi novērtēju atklātību. Kā jūsuprāt, vecāki un skolotāji var atbalstīt skolēnus stresa situācijās? Vecāki pirmkārt jau varētu klausīties savos bērnos, jo nevienmēr tas notiek, jo mums visiem ir tik daudz visādu darīšanu un skriešanu, ka, lai arī mēs visi zinām, kā būtu pareizi, arī vecāki dara nepareizi un neklausās, vai arī klausās tā virspusēji un patiesībā nedzird, ko tas bērns saka. Tas būtu pirmais un galvenais.
kas viņiem būtu jādara, klausīties. Un otrais galvenais - nedot virsū savu pieredzi, jo jums ir pašiem sava pieredze jāveido, un jums vecāku pieredzi īsti nederēs. Ja jūs jautājat, tad jā, ja nejautājat, tad varbūt nevajag. Bija vēl otra daļa jautājuma, ko es neatbildēju. Vai skolotāji var atbalstīt? Skolotāji. Jā, skolotāji arī var atbalstīt. Nu, tur galvenais ir vienkārši redzēt savus skolēnus. Redzēt, zināt, kā viņi izskatās, kad viņiem viss ir puslīdz ok, un kā izskatās tajās dienās, kad vairs nav ok. Un tad vienkārši pieiet un pajautāt. Gribēs stāstīs, negribēs, neko darīt. Jā. Kādas ir biežākās kļūdas, ko skolēni pieļauj cenšoties pārvaldīt stresu? Vieglāko ceļu iet. Tā ir visbiežākā kļūda. To dara, tas nav tikai skolēnu fenomens, to dara visi. Vieglākais ceļš, man negribās kaut ko darīt, man ir stress, kā es to vispār izdarīšu, es labāk scrollēšu telefonu, jo tas ir baigi forši, es uzreiz nomierinos, man nav jāuztraucās par to. Numur 2, ko varētu darīt, ir, darīt nepareizi, ir atlikt problēmu bezgalīgi. Varbūt neskrolē telefonu, bet, es nezinu, iet pie kāda ciemos. Dara pilnīgi jebko citu, tikai nerisina to konkrēto problēmu. Bet, kā es teicu, to dara visi. Tas nav unikāli skolēniem, vienkārši tās problēmu veidi atšķirās. Bet, piemēram, ja ir tāda reize, kad, piemēram, vakardien mums uz šodien bija krievu valodā jāmācās stāstījums no galvas, es vakarā domāju, kā es šo varēšu iemācīties. Man bišķi stress atcēlās. Kā jūs prāt, es to varēju labāk novaldīt? Tad ir jājautā, kādā veidā tu vislabāk mācies. Ja tas ir stāsts, kas tev ir jālasa, un lasīt tev nepatīk, tad tā ir liela problēma. Varbūt tev ir kāds draugs, kuram nesagādā problēmas šo te izlasīt, varbūt viņš tev var atstāstīt, varbūt jūs varat kooperēties un tādā veidā šo tekstu apgūt. Jo, man, piemēram, skolā bija tāda tehnika, ka es mācēju iekalt tekstu no galvas. Man bija ļoti labas atzīmes, bet vai tas bija tā kā pareizais veids, kā to darīt, es arī īsti nepiekrītu. Man varbūt vajadzēja vairāk pārfrāzēt. Tas būtu man pašai bijis derīgāk. Jā. Kādas metodes jums palīdz nomierināties stresa situācijās? Tas pats telefons, kas nav tā pareizākā izvēle, bet jā, tas ir tā kā pirmais, kas tev ir vistuvāk. Bet ja tu savācies un izdomā kaut kādu normālāku veidu, tad iet ārā. Ja tā ir vasara, iet ūdenī, nopeldēties. Ja tu nevari iet ūdenī, iej dušā. Ūdens ir vienkārši lielisks līdzeklis, kā noņemt to, kas ir liekas, un dabūt tīru galvu. Vai skolā tiek sniegts gana liels atbalsts pret stresu? Man ir ļoti grūti teikt. Es šajā skolā esmu apmēram mēnesi, es vēl visu tikai iepazīstu. Bet man ir radies iespējas, ka ja vien skolēns ir pietiekami drosmīgs, lai pajautātu kaut ko, viņš arī dabūs atbalstu. Grūtāk varbūt ar tiem, kuri baidās pajautāt, vai kautrējās, vai nezin kā, nezin kuram. Tad varbūt vajadzētu kaut kādu informāciju, tad kur tad viņiem tieši iet, ja viņiem ir bailes no kādiem skolotājiem. Un kā rīkoties tad, kad tev ir tā drosme pajautāt skolotājiem, bet skolotājs tev īsti nepalīdz, bet drīzāk tev aizrāda vai kaut ko tam līdzīgu? Kā tad skolēnam rīkoties? Tas ir grūti, bet varbūt jāiet pie cita skolotāja. Jo, nebūs tā, ka pilnīgi visi cilvēki tevi noraidīs. Jā, tas pirmais noraidījums ļoti sāp, un tev liekas, ka tad man vispār neviens nevar palīdzēt, bet parasti smadzenes tev melo, tad, kad viņas to saka. Jo tā nav. Ir vienkārši jāpadomā, ar kuru skolotāju ir tās stundas bijušas tieši tev kā skolēnam vislabākais kontakts, un varbūt pie tā arī iet, jo visiem skolēniem ar visiem skolotājiem nebūs labs kontakts. Mums ir dažādas personības, mēs nevaram visi būt draugi. Saprotams. Un vai esi izmantojis kādu digitālu aplikāciju pret stresu? Es esmu mēģinājis, bet man nesanāk. Es cenšos mazāk lietot telefonu, līdz ar to es cenšos arī neielādēt visas tās ekstra aplikācijas. Man vislabāk ir tiešām pievērsties reālajai pasaulē un ūdenim, kā jau es minēju.
Vai jūs piekrītat, kad uz skolu vajadzētu nākt vēlāk, lai bērni varētu izgulēties? Jā, mēs par to esam runājuši vismaz 2 reizes stundās. Es esmu ar visām 4 un visu savu galvu un visu savu būtību par, jo sevišķi pusaudžiem nav jānāk uz skolu 8. Es piekrītu. Es saprotu, ka tā realitāte ir tāda, kāda viņi ir, un skolas īsti savādāk nevar savu darbu sakārtot, bet tas nav veselīgi cilvēkiem, kuriem ir 11 gadi. Un vai tas ir pareizi, ka skolotājs uzskata, ka skolēniem, ka viņiem 8 ir jāiet, ka viņam jau 1. stundā jābūt aktīviem un ka jau jāsāk domāt visu kaut kādas, piemēram, matemātika, tev 1. stunda, vai tev ir jādomā tie grūtie uzdevumi vai bišku mierīgāk sākumu? Tas ir atkarīgs, kad jums vēl ir matemātika. Ja jums ir tikai 1. stundas matemātika tieši jūsu klasē, es nezinu, kā skolotājs var tikt galā, ja viņš nekad nedod neko grūtu no rīta. Ja ir iespēja, ja ir, teiksim, 1 stunda no rīta un 1 vēlāk, tad varbūt kaut ko var sadalīt. Bet tas ir viss atkarīgs no iespējām. Es tā nevaru teikt, ka nekad nedrīkst, jo tas ir jāskatās grafikā. Diemžēl būs kompromisa varianti vienmēr. Vai jums ir kādi ieteikumi, ja, piemēram, teiksim, bērns ir 1:00 dienā un bērns nevar sevi novaldīt, lai pildītu tos uzdevumus, un skolotāji saka, ka jūs esat ļoti nenopietni? Vai jums ir kaut kādi padomi varbūt? Man nav. Es drīzāk gribētu padomus varbūt no kolēģiem, kuriem ir lielāka pieredze, jo es arī improvizēju. Mēs izmēģinām dažādus variantus. Neteiktu, ka visi varianti ir veiksmīgi. Bet, es domāju, ka galā mēs tiekam, un ja kaut kas neiet konkrētajā stundā, tad es mēģinu to likt vēlreiz nākamajā, lai tiešām pārliecinātos, ka tas, ko es gribu dabūt tajās galvās, tur arī ir nonācis. Vai jūsuprāt ir laba ideja skolēniem būt gulēšanas stundai? Tas ir atkarīgs no tā, kā pati klase var saorganizēties, jo es pieļauju, ka dažām klasēm tas varētu strādāt, un citām klasēm tas būs vienkārši vēl viens laiks, kad izpaust sevi. Un arī jautājums, kur tas notiktu, uz dīvāniem, speciālā telpā, tad ir jāpasūta gultas, kā tas notiek, es īsti nevaru iedomāties. Internetā mums skolā ir. Ak, tā. Ja ir tāda iespēja, protams, jā. Ja cilvēkiem nesanāk pagulēt vēlamo stundu skaitu naktī, protams, tas būtu ļoti labi, ja ir tāda iespēja mazliet pagulēt pa dienu. Labi, tas ir par mūsu lielākajiem stresa jautājumiem, bet tagad bišķi pievērsīsimies mūsu skolai. Kā jums pagaidām patīk jūsu 1. mēnesis Pausmanas pamatskolā? Man ir ļoti interesanti, man patīk. Un kādi jūsu interesantākie gadījumi, kas stundās ir notikuši, vai tā? Man šobrīd vispārsteidzošākais mirklis bija pagājušo trešdienu, kad es ienācu pie jums klasē, un visi vienkārši klausās, ko es saku. Un es nevarēju saprast, kas man tagad ir jādara, ja visi tiešām klausās, ko es saku, un nevienam nav nekādas blakus darīšanas. Tas bija tā ļoti pārsteidzoši. Jā, ir tādi brīži, ka tiešām ir interesants tā bioloģija, ka nav pliks temats vienkārši. Bet tiešām ir... Es vēl varu pateikt, ka mans viens no interesantajiem mirkļiem bija tad, kad mēs ar 7. klasi taisījām jogurtu no piena. Un mēs ar viņiem sarunājām, ka viņi atnāks nākamajā dienā novērtēt to savus rezultātus, un, protams, nākamajā dienā pilnīgi visi bija aizmirsuši. Un man jau likās, labi, tad norakstam šito, nesanāca, nevienam nav intereses. Es dabūju vienu skolēnu gaitenī, piespiedu viņu atnākt apskatīties vismaz uz tām burciņām, kas tur ir noticis, bet viņš bija pateicis arī pārējiem, un pēc tam atnāca pusklase. Labprātīgi, bez piespiešanas, tas bija tā baigi forši. Jā. Jums arī bija sanācis ar to jogurtu? Es teiktu, ka mums bija daļai sanācis. Tas jogurts nebija tik labs, kā vajadzētu, bet mums arī nebija termostats. Mēs aiznesām uz virtuvi, kur viņi var uzregulēt vienmērīgu temperatūru, bet vajadzēja sanākt, man liekas, mazliet labāk.
Jo viņš bija nostājies pa frakcijām, un viņš nebija gluži tādā veikala skatā. Un kāda jums ir parasta skolas diena? Man parastās skolas dienas ir diezgan maz, jo es mācu tikai 2 priekšmetus, un man ir jābūt šeit otrdienās un trešdienās, bet tās man ir pilnas dienas. Es no rīta kā pieceļos, savācu līdzi kafiju, atbraucu šeit, visu izprintēju, un tad man ir stundas. Un tā kā man patīk arī atrasties klasē pa starpbrīžiem, jo man vienkārši ir interesanti. Nu, ne jau tā, ka man būtu jālien kāda darīšanās, bet ja nu kādam ir kas jautājums, viņš to var izdarīt jau starpbrīdī. Un nav jāgaida stunda. Un tad ir, visas stundas pēc kārtas. Un tad ir konsultācija laiks, kuras vēl īsti nav produktīvas, bet gan jau vēl ir daudz laika. Un tad ir 4 un es braucu mājās. Man ir no zvana līdz zvanam, tad, kad es esmu šeit. Un jums nekādi skolas pulciņi nav? Ir viens. Man Kāds? ir jauno pētnieku pulciņš, jauno vidas pētnieku pulciņš, kurā šobrīd septembrī es cenšos iepazīstināt ar lietām, ko mēs varam novērot dabā, bet pēc skolēnu brīvdienām mēs pievērsīsimies laikapstākļiem un ūdenim, un tad viņiem būs arī vairāk praktiskākas nodarbības. Jo šobrīd mēs vienkārši runājam un skatāmies bildītes, un viņi stāsta, ko viņi ir redzējuši, un es stāstu, ko es esmu redzējusi, tā mēs vienkārši apmainamies ar pieredzi. Tās ir mazajām klasītēm domāts? Jā, pārsvarā man ir 1. līdz 4. klases skolēni. Vai jums ir bijušas kādas lielas problēmas ar klasēm, kas jums tiešām ir sagādājuši tajā? Šobrīd īsti nē. Nu, tās problēmas, kas ir bijušas, viņas nav lielas, viņas ir paredzamas, es tā teiktu. Tad, kad būs lielas problēmas, tad arī domāsim. Man grūti iedomāties, ko tādu šausmīgi lielu kāds varētu izdarīt. Vai arī kas ir viskaitinošākais, ko kāds stundā izdarīs? Skaļums. Tāpēc, ka patiesībā jau sanāk tā, ka arī tie skolēni, kas vēlas būt skaļi stundās, viņiem patiesībā pat vai ļoti vai vismaz viduvēji interesē tas, kas tur notiek. Vienkārši kaut kas viņiem traucē pilnībā pievērsties, jo pilnīgi visas citas lietas ir interesantākas. Un tad es jau domāju, kā mēs to risināsim. Vai jums ar kādu klasi, ar piemēram, daudzi cilvēku skaits, piemēram, kā 7. vai 8. vai jums ir bijis tāda overwhelming sajūta, kad jūs vienkārši esat tā kā apriņķot ar cilvēkiem, ka jums nezināt, kur sākt un kur beigt? Tāda sajūta ir tikai tad, ja man nojūka plāni. Ja man, piemēram, ir sagatavota prezentācija un es esmu aizmirsusi flešu mājās. Tad ir uz pāris minūtēm ieslēdzās tāds, vai ko tagad. Bet tā kā man ir backups mājās un man var atsūtīt tos failus, jebkurā mirklī tās ir 5 minūtes un faili ir mākonī un mēs varam strādāt. Bet tad tiešām jums tas lielais cilvēks skaits jums neietekmēs stundās? Es visu laiku sev atgādinu, ka šis nav liels cilvēku skaits, ka Rīgas skolās ir 30 un vairāk cilvēki, un tad šis patiesībā ir vieglais līmenis. Tā kā tad, kad man ir grūti, es to sev visu laiku saku. Kas ir otrais priekšmets, ko jūs mācījāt? Jūs teicāt, ka jums 2 ir. Man ir otrais priekšmets angļu valoda 5. un 6. klasē. Jūs kādā citā skolā arī mācāt izņemot Valsmanas? Šobrīd nē, bet man ir bijuši privātskolāni bioloģijā. Es esmu nometnēs mācījusi tieši bioloģiju, tieši kaut kādus praktiskos darbus. Un es esmu vadījusi 2 studiju kursus medmāsām. Nu jā, paldies. Tas arī ir tāds lielākoties no mūsu jautājumiem. Paldies, ka jūs piedalījāties. Paldies par atklātām atbildēm. Jā, lūdzu. Nebija jau ko slēpt. Jā, liels paldies par jūsu atbildēm un viedokļiem. Tas, ko es pašās beigās gribu pateikt, ir, kā man tiešām patīk jūsu skolā, lai arī dažas dienas ir tādas saspringtākas nekā pārējās. Es domāju, ka kaut kādā veidā mēs visi tiksim galā ar šo mācību gadu. Tā kā nesatraucamies, mācamies, kaut ko daram, un tad jau
tad jau būs kaut kas arī beigās. Jā, paldies! Paldies! Paldies, ka sekojāt mums līdzi. Paldies, ka klausījāties, un mēs gaidām arī nākošos jautājumus. Un gaidiet novembrī nākamo epizodi. Paldies!